ja aiziet tāda cūcīga informācija. Šādu viedokļu izskanēja šonedēļ jums ar gan personīgu jautājumu. Jūs esat to vidu, kuru dēļ tiešām novērtēju jūsu darbu, pieredzi, zināšanas, un tādēļ jo īpaši man bija mulsinoši dzirdēt no jums šo atziņu, ka deputātu darbs šādā veidā, kā tas tiek uzraudzīts, nav jāuzrauga, vai jūs varētu kaut kādā veidā gaisināt šo man mulsumu? Es domāju, ka tas ir, zinām, veida pārpratums, kādā veidā norisināja šī saruna. Jo mēs Dēlnes pārstāvi uzaicinām tikai vienu iemeslu dēļ, proti, ka galvenā informācija par deputātu darbu. Jūs teicāt, ka mēs neesam apmierināti, tā tas nebija. Vai nu deputāts ir ieradies uz sēdi, vai deputāts nav ieradies uz sēdi. Nepaskaidroja tālāk šos iemeslus. Saeimas kancelējas vadība mums atsūtīja šo vēstuli, un lai mēs varbūt varētu pilnveidot šo deputātu ierašanās vai neierašanās iemeslus. Nu, un šajā gadījumā, protams, jūs noteikti esiet sekojuši līdz manai politiskai darbībai, varbūt jau no 90. gada. Es patiešām gan mūsu partija bijusi vienmēr par atklātību un caurspīdīgumu. Un es nevarēju saprast arī to aizvainojumu, jo es patiešām pati esmu zinātniece, un es gribēju pajautāt Dēlnai arī, kas tas ir par grantu, vai tas ir no mūsu zinātņu akadēmijas. Un es varbūt kļūdījos kā juriste domādama par šo... Viņi saka, veic sistemātisku saeimas uzraudzību. Es saprotu, ka mūsu uzraudzību veic, protams, tauta, kas ir ievēlējusi vēlētāji. Protams, tas notiek caur nevalstiskām organizācijām šajā gadījumā. Bet, manuprāt, šeit arī ir ne tikai saeimas pusē problēmas, bet arī šo nevalstisko organizāciju pusē, kādā veidā tas notiek, ko viņi izceļ svarīgāko saistībā ar deputātiem. Vai tiešām tikai saeimas sēžu apmeklēšanu, vai, piemēram, arī kādu citu lietu, jo runāja tie pārmetumi, tie varbūt nebija pārmetumi, galvenokārt tie deputāti, kas patiešām godprātīgi ievēro darbu, ievēro visus šos apmeklējumus un kas ļoti bieži nāk uz sēdēm. Un es domāju, ka mums arī nekad nekādas domstarpības nav bijušas arī ar Dēlnu. Mēs esam devuši visu nepieciešamo informāciju, bet mēs aicinājām, lai sadarbotos, lai patiešām tas būtu objektīvāk parādīts šis saeimas darbs. Čebāns kundze, pie saeimas komisijas sēžu apmeklējumu, par to mēs vēl runāsim, bet es tomēr gribēju vēlreiz atgriezties pie šī teikuma, kur jūs teicāt saeimas sēdē. Tas ir mulsinoši, ka kāds uzrauga deputātu darbu. Vai šis jūsu teikums bija pārpratums? Tas ir pārpratums. Jūs tā nedomājat? Nē, es tā nedomāju. Tas mazliet varbūt es nepareizās izteikusies, bet tiešām deputātu darbs ir jāuzrauga. Bet šeit arī šai uzraudzībai ir jābūt pēc iespējas objektīvākai un saskaņotākai. Un nevar būt arī tāda situācija, ka, piemēram, mums valstī ir 15,000 nevalstisko organizāciju, kuras arī ir dažādos veidos. Un tieši tādēļ es jautāju, kāda iemesla dēļ tieši galvenais būtu šajā gadījumā, ka tieši deputāti uz Dēlnes, tātad šis pētījuma projekts, kuru kolēģis arī Petermans šeit arī pārstāv, viņiem mājaslapi ir izveidoti, mēs izskatījāmies, kādā veidā tas ir. Protams, tas ir ļoti pozitīvi. Daudz, ko mēs varam par deputātiem uzzināt, bet tajā pašā laikā mums tiek piedāvāts, piemēram, deputātiem dot tādus solījumu, ko viņi tagad darīs, kā viņi to realizēs. Pēc tam deputātiem ir iespēja, protams, viņi ir visi identificēti, viņiem ir jāsniedz jautājums uz anonīmiem šiem te jautājumiem. Mēs nezinām, ar ko mēs sadarbojamies. Un mūsu mērķis pat tiešām ir tikai sadarboties ar šo Dēlnu, jo es esmu sadarbojusies ar Dēlnes cilvēkiem. Piemēram, mani studenti izcili bijusi ir Aiga Grišāne, ar ko es sadarbojosies. Kristaps Markovskis, man nekādas problēmas nav bijušas. Mēs esam sadarbojušies, es cīnījusies par atklātību, par sabiedrības līdzdalību. Jā, man tikai pavisam īsts jautājums pirms pārējie. Tad, lai noskaidrotu, kas ir Dēlnes finansētāji, jums bija jāsasauc vesela komisijas sēde, jo šo informāciju var atrast šķiet Dēlnes mājaslapā pavisam noteikti. Nē, tas nav šādā veidā komisijas sēde. Bet tad ko jūs gribējāt? Komisijas sēde tika sasaut kādā veidā objektīvāk parādīt deputātu darbošanos. Kur vēl objektīvāk? Šeit ir tabula, ko ir izveidojis Dēlna, kur ir
sēžu apmeklējums, deputātu vārds uz vārds, pusgadu laikā uz kādām sēdēm ir bijis. Te nav ne interpretāciju, nekas cits. Kur vēl objektīvāk? Mēs gribējām, lai objektīvāk parādās, kādu iemeslu dēļ deputāts nevar ierasties. Piemēram. Bet to jau Dēlne nezina, tad jums pašiem tas ir jāpaskaidro. Mēs tieši tādēļ gribējām, lai Dēlne to ņem vērā un lai parādītos kaut kāda modifikācija, nevis melns un balts. Jo, piemēram, deputāts ir komandējumā, deputāts ir citā komisijā, deputāts ir šodien es biju, piemēram, tiesnešu konferencē. Man ir jāiet uz Tieslietu padomi. Jā, bet tas parāda, piedodiet, bet tas tomēr parāda, nu kurš deputāts iet uz sēdēm un kurš iet kaut kur citur. Nu vienkārši, nu skaidri. Baigas kundze, jūs saprotiet, nav skaidri, jo deputāta darbs ir ne tikai sēdēšana sēdēs. Jā, bet šo konkrētais pētījums parāda, kuri deputāti iet uz sēdēm un kuri iet kaut kur citur. Jā, bet vai es būtu sliktāk, ja es eju, piemēram, uz Satversmes tiesu par pieaicināto personu? Jūs noteikti neesat, bet deputāts Klaušs, kurš pasaka, ka viņam tās sēdes garlaicīgas, viņš par ar varu ielikt tajā komisijā, nu... Turklāt, Čepāns kundze, es vēroju šo tabulu, jūs jau esat starp tiem Saeimas pirmintniekiem, jūs esat saraksta augšgalā, jūs kā reiz apmeklējat sēdes un komisijas, bet... Kāds jums bija pārdomas pēc šīs sanāksmes, pēc tajā dzirdētā? Pirmām kārtām tā, lai nebūtu tā, ka arī cienījamais 100. pants būtu kaut ko izrāvis no konteksta ar šiem diviem citātiem, tad ik viens televīzijas skatītājs var ieiet dēlne.lv un noklausīties visu sēdes audio ierakstu. Mēs pieprasījām un tieši šodien dabujām šo te ierakstu, ka tas ir Dēlnes lapā. Tas, kas mums ir mulsinoši, ka mums pārmet par informācijas kvalitāti un arī tādas informācijas nesniegšanu, kura nāk no Saeimas lapas un attiecībā uz šiem te neapmeklējumu iemesliem, kuras Saeimas lapā nav. Tas, ar ko būtu jāvēršās, kur būtu jāvēršās ar pārmetumiem, tas ir Saeimas prezidijas un Saeimas kanceleja, jo Dēlne jau vairāk nekā gadu atpakaļ ir iesniegusi 10 diezgan būtiskus priekšlikumus, kuru starpā ir arī pilnveidojumi šajā te sēdes statistikas sakarā. Mēs vēl joprojām gada laikā zīmīgus uzlabojumus neesam sagaidījuši. Paldies Dievam, tas, ko mēs esam izcīnījuši, ka šī te statistika, kuru mēs publicējam, beidzot ir kvalitatīva, jo vēl pusgadu atpakaļ mana kolēģis Stafecka pavadīja nedēļām, lai karotu ar Saeimas kanceleju, tā, lai vispār parādītos, tā, lai mēs, piemēram, Čepānas kundzei kādu sēdi nenoblēdītu. Kāda jums bija tā vēsta signāls, ko jūs sadzirdējāt no šīs sēdes, no deputāta teiktā? Mēs bijām šokēti, mēs nebijām gaidījuši, ka no tā Saeimas gala, kurš ir līdz šim nosacīti paudis tiesiskumam vistuvākās idejas un arī pat, teiksim, balsojis par, piemēram, likumprojektiem, kas ir tiesiskumu un pretkorupcijas jomā un kas ir īpaši svarīgi Dēlnei ļoti adekvāti, atšķirībā no dažām citām partijām. Jūs nebijāt gaidījis, ka Ilma Čepāna kaut ko tādu varētu pateikt? Es varu pilnīgi godīgi teikt, tas mani un manus kolēģus pārsteidza smagā veidā. Vai, bet tu arī šodien šo komisijas ierakstu noklausies, kāda bija tavu pārdomas, tavu secinājumu? Mans secinājumi ir tādi, ka mēs neviens te neesam pirmo dienu ar pīpi uz jumta. Un ka tas šoks varbūt ir tik liels, ka ja es nezinātu, kas ir teicis un ko ir teicis, ja man kāds teikt, uzmini Baiba, kurš varētu Dēlnei prasīt, kāds jums ir deleģējums, kas jūs pašus uzrauga un no kurienes nāk jūsu nauda. Es droši vien teiktu, nu, Lembergs, nu, Šleseris un tā tālāk. Un es domāju, ka tas konteksts ir jāapzinās. Un tas jautājums, ko es gribētu varbūt Čepānas kundzei pajautāt, ir, ka vai, nu, tā vispārīgi plašāk paskatoties, jūs esat ilgi politikā un jūs esat pieredzējis arī tādu gigantu kā Latvijas ceļa un tautas, ne pati, bet nu redzējusi viņu bojāēju no malas, teiksim tā. Vai jums ir kāda secinājuma par to, kādas pazīmes vai īpatnības uzvedībā ir raksturīgas tām partijām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ, tām varas partijām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ iet no skatuves, ir tajā noiešanas procesā? Es, protams, to ļoti labi esmu redzējusi. Un es ļoti no tā baidos. Proti, tā ir pašpārliecinātība, nerēķināšanās, piemēram, ar vēlētājiem, tai pašā laikā nerēķināšanās arī ar
šīm te nevalstiskām organizācijām, kuram ir ārkārtīgi liela ietekme. To es ļoti labi saprotu, pat lielāka ietekme nekā deputātiem, jo dažkārt arī nevalstiskās organizācijas brīžiem, būsim atklāti, arī šie deputāti no viņiem baidās īpaši no tā zemākā gala. Viņi bēguļo. Kas ir zemākais No gals? tā, kur tā apmeklējuma ziņā, ja viņi tiešām, viņiem bailes ir un iespējams, ka tas ļoti labi, ka šajā gadījumā arī šīs nevalstiskās organizācijas mēģina viņus izvilkt gaismā un parādīt, jo mēs jau tie deputāti esam dažādi. Bet es varu pateikt, kas man visvairāk sāp, 3 lietas ir saistībā ar šo te komunikāciju, kas notika, un arī ar mēdījiem, jo mēs jau nevaram nošķirt šo nevalstisko organizāciju darbību, arī tieši no mēdīju darbības. Un, ja jautājums ir, kas tad ir, no kā ir atkarīgs Saeimas prestižs, tad mana atbilde būtu, proti, kādā veidā tas tiek atspoguļots. Jo jums ir jāsaprot, ka visi deputāti nav vienādi. Proti, visbēdīgākais, tas runājot par šiem mīnusiem, ir tas, ka šī augstā neusticēšanās izraisa faktiski šaubas par likumdošanas leģitimitāti kā tādu. Tātad, ja Saeimai neusticās likumi, tātad nav leģitīmi, tautai nav pieņemami. Otra lieta, mēs patiešām daļa no vienotības deputāti, kas ir izglītoti, kas ir godprātīgi, mēs pārdzīvojam, es pati pārdzīvoju. Nu, es, piemēram, varu teikt arī, ko mēs pa sevi dzirdam. Zagļi, blēži, korumpanti, sliņķi, muļķi. Ar 2 vai 4 vai kājām silē. Pagaidiet, es vēl tikai dažas vārdus. No internetu komentāriem? Nē, tas nav, ne publiski. Tas ir mēdī to saka daži atsevišķi. Man arī ir jautājums šajā sakarībā. Vai šī informācija bija nepatiesa? Šī informācija? Konkrētā. Par šo sēžu apmeklējumu. Šī konkrētā informācija ir nepatiesa. Šī informācija pareizi bija. Mēs jau par to neiebildām. Čepāns kundze, jūs minējāt šo uzskaitījumu, kā deputāti tiek saukt, bet, ziniet, es nekad neesmu dzirdējis, ka šādos vārdos saukt. Jūs, ka šādos vārdos sauktu Janīnu Kursīti, šādos vārdos saukt Ingmāru Līdaku un daudz vēl citus deputātus. Bet es vēl nepabeidzu. Saprotiet, publiski mēs tiekam saukti pa salašņām, mošķiem. Nē, mums mēdī tā sauc mūs atsevišķi. Piemēram, es neteikšu uzvārdu, bet arī no vienas ļoti ietekmīgas nevalstiskās organizācijas. Man bija ļoti sāpīgi dzirdēt, proti sakarā viena likuma projekta, ka viena izglītot jauna sieviete saka, ka mēs esam zaudējuši veselo saprātu un ka mēs slimojam paranoju. Nu, es varu piekrist, ka dažreiz varbūt asāk izteikumi ir sevišķi pēc pēdējā gadījuma jūsu mājā, pēc Kabano kunga gadījuma. Tur patiesi varbūt arī bija kāds asāks vārds, bet varbūt arī pamatoti. Dažkārt arī varbūt pamatoti ir bet es, piemēram, nekad neatļautos ne pret vienu mēdī, ne pret vienu kolēģi ar tādiem vārdiem runāt. Nu, tomēr šajā gadījumā, protams, saprotiet, tas cilvēks, kas ir iedzīts stūrī, viņam varbūt dažkārt arī miseļās. Nu, ziniet, Edvard, es gribēju tev vaicāt, visu šī situācija, kas šonedēļ bija Saeimas komisijā un kas tur izskanēja, vai tavuprāt tā ir tāda tikai vētra ūdensglāzē, vai tas patiešām ir tāds simptoms, kurā būtu jāieklausās, ko tiešām saka deputāti? Mana pirmā izjūta, protams, bija tāda, ka tas ir kaut kas tāds grotesks, jo, nu, te izskanēja vārds paranoja. Un, piedodiet, bet, nu, jūsu izteikumi mazliet izskatās pēc paranojas katrā ziņā man, kura uztvere varbūt savukārt ir mazliet izkāpināta, tāpēc, ka es strādāju medijā, un es zinu, kā mani kolēģi strādā, un neviens no jūsu citētajiem izteikumiem, es domāju, Latvijas radio ēterā katrā ziņā nav izskanējis. Nē, Latvijas radio nav, bet saprotiet, ja jūs prasat no mums caurspīdīgumu, mēs arī gribētu prasīt arī no šīm te organizācijām caurspīdīgumu. Vai ko es sliktu pajautāju? Kādā veidā es jūs aizvainoju? Es patiešām, mums pašlaik notiek grantu sadale, es pajautāju, vai tas ir zinātņu akadēmijas grants. Nu, kas tur slikts bija? Bet nav nekāda problēma, ka tā ir Soros nauda, jā? Nē, man nav absolūti, jo vistrakākais ir tas, ka visa opozīcija, ieskaitot Ventspils pašvaldības vadītāju, mani, Kursīti, Druvieti, mēs esam sorosīdi. Mēs esam sorosīti, viņš pat publiski ir dienas laikrakstā. Tagad iznāk, ka mēs tie sorosīti pret sorosītiem. Tas ir tikai vēl viens apzīmējums jūsu iesāktajā virknē. Virknē, kas taisnība sakot lielā mērā, un ja mēs runājam par simptomiem, pauž to izjūtu, kur ir daudz paranojas